Sveiki, skatītāji! Šodien iepazīsimies ar tādu lietu kā Google dokumentiem un paskatīsimies, kā tad gan mēs varam izveidot jaunu, kā mēs varam iekārtot darba vidi, lai mēs viņu varētu optimāli izmantot un kādas tad ir pamatiespējas šajā te Google dokumentā. Nu, un tad pirmā lieta, lai mēs sāktu strādāt, ir šī dokumenta izveide. Ir vairākas iespējas, vai nu es atveru vaļā Google disku, un Google diskā vai nu izveidotā mapītē vai uzreiz sākuma lapā veidoju jaunu dokumentu, vai arī izvēloties augšā, mums ir tāda izvēlnīta, kur ir Google lietotnes 9 punktiņi, un te ir atsevišķa sadaļa Google dokumenti. Google dokumenti līdzīgi kā Word dokumenti apzīmējās zilā krāsā ar tādu dubultu V burtiņu, bet iespējas mums šajā gadījumā būs mazliet citādākas. Ļoti daudzas iespējas mums arī pārklāsies. Nu, un tad ir jāsāk ar to, ka mēs izveidojam jaunu dokumentu, lai saprastu, kā tad mums tas viss strādā. Divi varianti Google diskā, vai nu labais spēles taustiņš un izvēlos jauns dokuments, vai arī kreisajā pusē izvēlos pogu jauns un izvēlos jauns dokuments. Klikšķinot virsū, izveidosies jauns, nenosaukts dokuments, kurā mums ir pieejamas visas šīs te pamata lietas, ar ko strādāt. Pirmā lieta, ko es ieteiktu izdarīt, ir dokumentam uzrakstīt nosaukumu. Nosaukums mums atradīsies augšpusītē kreisajā stūrītī, sākotnēji nenosaukts dokuments, ieklikšķinam, uzrakstam nosaukumu, attiecīgi tāds, kāds kurā reizē ir nepieciešams, pēc tam mierīgi šo te varēs arī nomainīt, nav jāsatraucās. Nu, un tad tālāk paskatīsimies, kas tad mūsu dokumentā vispār ir pieejams, kas tad šajā dokumentā mums ir paveicams. Pirms mēs sākam strādāt, tad, kad mēs esam tikai dokumentu izveidojuši. Ja mums ir kaut kādi konkrēti kritēriji, pēc kā dokuments ir jāveido, tad iesaku sākt ar sadaļu Files, tad izvēlnīt Files, un te atradīsiet gan dažādas iespējas, kas ir saistītas ar pašu dokumenta darbībām. Piemēram, ka es varu izveidot jaunu, varu atvērt citu dokumentu, izveidot kopiju. Tāpat šeit būs arī kopīgošanas, lejupielādes iespējas, arī pārdēvēšanas un attiecīgi darbības, tas, kur tad man dokuments atrodas. Ļoti laba lieta, pie kā mēs atgriezīsimies mazliet vēlāk, ir versijas vēsture, saistībā ar to, ko tad mēs esam darījuši iepriekš, paskatīties, kā tas izskatās. Padarīt pieejami bezsaistē, līdz ar to, ja mēs strādājam bezsaistē, lai mums tie dati ir pieejami. Nu, un tad ir pēdējā sadaļa šajā te izvēlnītē Files, kur mums parādās detalizēta informācija, valoda, lapas iestatīšana un druka. Šajā gadījumā sākšu ar detalizētu informāciju. Tā ir tā lieta, ar ko es varu sākt un saprast pirmkārt, kur tad man dokuments atrodas, kas ir īstais īpašnieks, attiecīgi, vai tas ir kāda cita cilvēka veidots dokuments, vai tas ir mans dokuments, kad viņš ir pārveidots, un kas to ir darījis, un kad šis dokuments konkrēti ir izveidots. Šie dati reizēm noder tajā brīdī, ja man ir nepieciešams pārliecināties par to, kad kāds ir viņu rediģējis, vai tas tiešām ir mans dokuments, un kad tad viņam šī izveide ir notikusi. Ja es kaut ko vēlos mainīt, tad man svarīga ir sadaļa arī lapus iestatīšana, kas atrodas izvēlnītnē Files. Un atverot vaļā, es redzu pamatu opcijas. Pamatu opcijas tam, kā šī lapa izskatās, kas šajā lapā ir pieejams. Ir pieejami divi varianti, ka ir lapa, tad vai no A4 formāta lapa, vai A3 formāta lapa, vai kāds cits ieskatītais lielums, bet ir konkrēta lapa. Un tad otrs variants Google dokumentos ir bez lapas. Principā mēs izveidojam lielu, milzīgu darba lapu, kurā tad mēs varam strādāt, kurā mēs varam likt iekšā visu informāciju, kas man ir nepieciešama. Šis, uzreiz ir jāpiebilst, būs problēmas ar drukāšanu. Nu, tad attiecīgi, ja mēs strādājam uz standarta formātu, kad mums, piemēram, šo dokumentu būtu pēc tam jāizdrukā, tad ņemam lapu un attiecīgi
tad nākošā lieta ir iestatīt šīs te informācijas, kas mūsu dokumentam ir nepieciešams. Ir iespēja norādīt, kur mēs lietojam. Šeit šobrīd mums ir parādīts visam dokumentam, bet tad, kad jau dokumentā esošā informācija tiek dalīta pa sadaļām, nevis ar lapus pārtraukumu palīdzību vienkārši, tad ir iespēja arī katrai sadaļai norādīt arī kaut kādas mazliet citādākas opcijas, ja tas ir nepieciešams. Paskatīsimies šo arī mazliet vēlāk. Tad man ir iespēja norādīt orientāciju, kādā tad man lapā būs jāstrādā, tad portreta orientācija vai ainava orientāciju. Protams, ir pieejams lapas lielums, var apskatīt, ka lapas lielumi ir dažādi, nav tikai A4 formāta lapa un atšķirās tad attiecīgi šajos centimetros, kā tad kurā reizē ir jāieliek. Varam mainīt arī lapas krāsu. Šo es ieteiktu tādā gadījumā, ja es tiešām strādāju tiešsaistē un man šis dokuments ārā nav jādrukā, tad tai brīdī jā, ja man dokuments ir jādrukā ārā, tad ir ļoti jāapdomā, vai tiešām man ir vērts mainīt krāsu lapai, vai varbūt tomēr es uztaisu melnbaltu dokumentu vai ar fotogrāfijām dokumentu un printēju uz krāsainu papīra. Tad tas ir saistībā ar krāsas ietaupījumu. Un tad ļoti svarīga sadaļa ļoti bieži ir tāda lieta kā malas. Tā saucamās neapdrukātās lapas malas, kas man ir pieejamas. Un šeit man ir iespēja iestatīt centimetros. Jāpiebilst viena lieta, ja strādājat angļu valodā, iestatītā attiecīgi profilā, tad šeit parādīsies drusciņ cita mērvienība. Līdz ar to ir ieteicams mainīt uz latviešu valodu, lai iegūtu centimetrus. Ja šī sadaļa nav svarīga, piemēram, ja šis nav pēc tam dokuments, kuru mēs drukājam konkrēti ārā, tad varam atstāt tādā valodā, kādā ir ērtāk strādāt, un šī vieta, piemēram, nemainās. Un attiecīgi man ir iespēja mainīt šīs te opcijas, iestatīt kā noklusējumu, ieklikšķināt arī labi vai atcelt. Kas kurā situācijā tad man ir nepieciešams, vai esmu šeit kaut ko mainījusi vai nē, tā jau ir tā sadaļa, ar ko tad strādājam, tad, kad tas ir nepieciešams. Bez izvēlnītas failes mēs redzam, ka mums šeit pieejams ir vēl dažādas šīs te izvēles, ir arī ātrās pogas, attiecīgi konkrēti darba vidē. Un, ja ir nepieciešams viss, kas ir saistīts ar rediģēšanu, skatu, tad nākošās divas izvēlnītas aiz files. Rediģēšanā, protams, ir tās pamatlietas par atlasīšanām, par ielīmēšanām, par izgriešanām, ko mēs varam atrast arī ātrajā izvēlnē. Un, attiecīgi, ko mēs varam darīt arī ar taustiņiem Ctrl+C, Ctrl+V un, attiecīgi, citiem. Tad diezgan nozīmīga lieta, kas kādam var ļoti labi noderēt, ir skata izvēle. Skata izvēlnē mums ir vairākas lietas, kas ir pieejamas un kas ir saistītas ne tikai attiecīgi ar to, kā mēs strādājam, bet ir saistīts arī ar to, vai mēs esam īpašnieks vai neesam īpašnieks šim dokumentam. Ja esmu īpašnieks, tad skata sadaļā mums būs vairāk lietas pieejamas, ja dokuments ir kāda cita veidots un mums ir piešķirta kaut kāda konkrēta piekļuve, tad attiecīgi tās iespējas var nebūt pieejamas visas. Kas tad mums te atrodas? Pirmā podziņa ir režīms. Tad attiecīgi kādā režīmā es strādāju. Ja man ir nepieciešams dokumentu rediģēt, tad ierakstīt, mainīt kaut ko dokumentā, man obligāti ir nepieciešams šis te rediģēšanas režīms, kurā tad es varu kaut ko mainīt. Tad ir ieteikšanas režīms, kur es varu ieteikt komentāru formātā, bet labot es neko nevaru pievienot, un skats nozīmē, ka es varu tikai skatīt šo dokumentu. Tad ar šiem režīmiem arī ļoti ir jāskatās līdzi, kādā jūs strādājat, jo nereti iznāk situācijas, kad šo režīmu arī pats īpašnieks nejauši nomaina, tad ir divas iespējas, vai iet caur režīmu, vai ātrajā izvēļņu joslā labajā pusē arī ir šī iespēja pārslēgt šos režīmus. Tālāk mums ir iespēja ievietot komentārus,
tad, attiecīgi, ja mēs dokumentā strādājam. Un tās pamatlietas, ar kurām tad man vairāk vai mazāk iznāk strādāt. Tad, vai es rādu drukas izkārtojumu, vai man vajag mērogu joslu, augšā esošā josliņa un kreisajā pusē esošā josliņa, kas parāda šo te vietu, kurā, principā, mēs strādājam, šo te lineālu skatu, un ka mēs redzam, kurā vietā man lapa sākās, kurā lapa beidzās, attiecīgi, kur tiek ielikt kādi marķierīši un citas lietas. Tad ir tāda lieta kā struktūras skats, kas viņu varētu atslēgt un attiecīgi paskatīties, kas notiek. Sākotnēji liekas, ka nekādas lielās izmaiņas nav, bet ievērojāt, ka kreisajā pusītē pamainās tas, ko tad mēs šeit redzam. Ja man ir vairākas nodaļas, struktūras skats ir ieslēgts, es varu apskatīt arī tās nodaļas maliņām. Tad ir attiecīgi rādīt vienādojumu rindkopu. Ja man ir nepieciešams ievietot vienādojumus, es varu izmantot, piemēram, matemātiskajām darbībām. Un tāda lieta, kā rādīt rakstzīmes, kas nav drukātas. Tad attiecīgi saucamo nedrukājamo simbolu, ja man ir nepieciešams apskatīt, piemēram, kurā vietā esmu ielikuši tukšumzīmi, kur man ir ielikt centertaustiņš, varbūt kurā vietā ir sadaļas vai lapus pārtraukums, arī tāda iespēja šeit ir, līdz ar to es ar to varu strādāt. Un, ja ir nepieciešams strādāt pilnekrāna režīmā, varu strādāt arī pilnekrāna režīmā. Un tad tālāk jau sākās visas izvēles, kas ir saistītas ar darbībām, ko tad mēs vispār varam darīt, strādāt ar dažādiem elementiem, ko var ievietot, formatēt, dažādu rīku formāti, tātad arī paplašinājumu, ko es varu pievienot savam dokumentam no ārējām bibliotēkām, tādi saucamie papildinājumi, un ja ir situācija, kad nevaram atrast informāciju vai, piemēram, kaut kādas lietas, kas man ir nepieciešams, ir pilnīgi svešas vai varbūt jaunas vai nevaru atrast, tad attiecīgi ir iespējams izmantot palīdzības rīku un meklēt šo informāciju, tad ierakstot atslēgas vārdus, kas man ir nepieciešams un to arī atrast. Tas ir īsumā par to darba vidi, kādā mēs strādājam, un tad nākošajā video jau mēģināsim likt iekšā elementus, skatīties, ko tad es varu izdarīt pašā šajā te dokumentā. Lai veicās!